Labdien! Ar jums Ivo Karlsons. Esmu uzņēmējs un esmu atnācis, kā saka, pa savām bērnības takām, kur es mācījos pie Daugavas, kur es mācījos gan peldēt, gan pirmo makšķerēšanas pieredzi gūt. Un šajā skaistajā vietā es vēlētos ar jums maz drusciņu padalīties ar savu redzējumu, saviem skatījumiem, secinājumiem par esošo situāciju šobrīd karjeras izaugsmē un kā tad ir šeit Latvijā un kā ir arī lielākoties visā pasaulē. Kāds tam mums ir valdošais modelītis? Mēs ejam skolā, tas jau tā kā visiem skaidrs. Pēc tam mēs vai nu startējam uz augstāko mācību iestādi, vai meklējam kaut kādu darbu, vai arī profesionālu izglītību. Kā bija, manuprāt, es nekļūdīšos, ja pirms skolas, kaut kur bērnības gados, pa lielām mūs visus vienoja tādi, katram savās izpausmēs, bet tādi globālākie mērķi, ka mēs gribam ko savā dzīvē. Gribam būt bagāti, skaisti, laimīgi, un veiksmīgi. Ja. Kam tas transformējās caur redzējums, caur pasaku tēliem, caur princesēm, caur karaļiem, kam kaut kas tāds vairāk kosmonauts vai vēl kas, katram pa savam, jebkurā gadījumā. Kas tad, kā tad ir? Ja pavērtējam to, ko mums māca skolā, es nekādā gadījumā negribu noliegt tās zināšanas, ko mēs gūstam skolā, ko mēs gūstam augstskolā, tas viss dzīvē noder. Bet tās vērtības, to, ko mēs cenšamies redzēt bērnu acīm, ko mēs gribam tieši būt laimīgi, būt bagāti, cik daudz šajās mācību iestādēs mums māca tieši to. Jo kā kurā ģimenē, bet pa lielam caur visiem pamudinājumiem, kāpēc, lai mēs darām, caurvījās viena tāda pamattēze, kad bērniņi labāk mācīsies, būs vieglāk darba tirgu, dabūsi labāku darbu, pelnīsi vairāk. Tas pats arī principā augstskolās, jo atkal būs augstāks, būs diploms, būs vairāk iespēju, būs tā. Un augstskolā, principā, tas, ko es esmu saticis un vērtējis cilvēks, runājis ar cilvēkiem, konkrēti statistiku nezinu, bet pēc mana vērtējuma apmēram 20% tikai no augstskolu beigušiem studentiem mācās tanī izvēlētajā profesijā. Tanī virzienā, tanī nozarē, kur viņi ir aizgājuši studēt augstākās mācību lietas. Un nebūt ne visi ir sasnieguši kaut ko ļoti augstu un iekārojamu. Jā, varbūt labs darbs, varbūt samērā labs atalgojums, bet vai var atbildēt uz jautājumu, vai ir sasniegts tas, ko vēlējies, vai cilvēki ir laimīgi, vai cilvēki ir bagāti. Grūti pateikt. Pa lielam, tā varētu teikt, apmēram 2–3% no tiem, kas arī ir aizgājuši. Pasaules statistika ir tāda, ka uz kopējās ainas ne vairāk par 10%. Bet tas jau ir cits. Runājam par to, kas mums ir šeit. Kāds tad ir modelis? Kamēr esam jauni, esam cerību pilni, optimistiski. Kāds var būt netik optimistisks, kādam ir sastapt arī tie, kam vairs cerība tā īpaši jau nav, kas skatās diezgan vienaldzīgi uz dzīvi, bet vajadzētu būt, kad jaunībā vēl enerģijas pietiek un dzīve ir tīri rožainās krāsās. Beidzot, izglītības iestādes un uzsākot darbu, kā kurā darba vietā, un atkal te ir jautājums, cik liela ir karjeras izaugsmes iespējas.
kur ir tie griesti, un vai tie griesti, kas pavērās, ko jums dzīvē vienkārši šie griesti spēj dot, kādas iespējas spēj dot. Jo pa lielam iestājās kaut kāda dzīves rutīnas, ar daudziem runājis darbs mājas. Nu, cenšamies reizi pa reizēm izkrāsot, kurš vairāk, kurš mazāk savu dzīvi ar hobijiem, ar kaut kādiem ceļojumiem, tusiņiem. Nu, katram ir savs, ja? Katram savs aizraušanās, taču lielākoties visus iegrobežo šīs izprieces un šo krāsainību ierobežo divi ļoti būtiski faktori. Brīvais laiks un finanses. Un mēs to darām tīri savu brīvā laika un finanšu iespēju robežās. Vai tas ir tas, cik mēs to vēlētos? Vai arī tas, ja mēs sakam baigi forši, ir tikai tas, ka mēs ar to esam samierinājušies, ka tas ir tas, kas man dots un nu, jāpriecājās par to, kas man ir, un tā ir labi. Es pats esmu gājis cauri, es jau uzņēmējs, esmu 12 gadus izvēlējies biznesa modeli savai karjerai, un principā bija iegrožots tieši ar to pašu, it kā finansiāli. Man tā naudiņa varbūt bija vairāk, cik cilvēkiem, kas strādā algotu darbu, bet tādā pašā laikā man žmiedz tieši šis laika faktors. Jo reāli es varēju sev atbrīvot kādam ceļojumam vai kur 2 reizes gadā pa nedēļai. Pārējo visu aizņēmu, teiksim, mans biznes. Ja, un personīgais biznes zināmā mērā mīnus bet mīnus mēs izskatīsim varbūt citreiz, bet tas, kad personīgais bizness aizņem daudz vairāk laika nekā algots darbs. Nu, cilvēki mēģina tās situācijas atrisināt, un protams, mēģina rast risinājumu vairāk naudas. Algoritms pa lielam ir vienkārši. Vairāk strādāsim, vairāk būs naudas. Loģiski. Un viena liela daļa pat jaunatnes un visi tieši dzīdamies pēc šī vairāk naudas, domājot ka tas iedos vairāk iespēju, šī pilnākā kabata aizved maz drusciņi citā scenārijā. Un šeit parādās tas darbs mājas, un nogurums, un neko vairs negribu. Un pamazām izblāvu visi sapņi, visas bērnības ieceres. Nu, un turpinām dzīvi, un it kā klusībā cenšamies kaut ko darīt vairāk, labāk, bet kā nu ir, kādam izdodās labāk, kādam netik labi. Ko tad es vēlos piedāvāt? Ko es savā dzīvē esmu atradis? Pēc visiem gadiem uzņēmēju darbībā es nonācis pie secinājuma, ka jāmeklē ir kaut kas maz drusciņi savādāks nekā tas ir pierasts. Un es atradis nišu, kurā var realizēt visus savus talantus, principā jebkurš cilvēks. Nišu, kur var veidot savu biznesu un gūt finansiālu, tā teikt, sasniegt finansiālu pārticību, sasniegt arī bagātību. Tas atkal ir pēc katra vēlme. Un proporcionāli, cik kurš velta sevi šim biznesam. Un blakus efekti, laba veselība un laiks. Ja jaunībā laba veselība vēl cilvēku pārsvarā nenovērtē, tad šī tieši vairāk strādās, vairāk būs, bieži vien aizved pie secinājuma, ka nevis vairāk būs, bet pazūd viens ļoti svarīgs faktors, bez kā nekas cits nav iespējams, un tieši tā ir veselība. Šim biznesam ir 2 labi blakus efekti. Laba veselība, vienmēr formā, vienmēr daudz enerģijas,
Un brīvais laiks. Brīvais laiks mēs varam darboties, kad mēs gribam, kad mēs izvēlamies un regulējam savu brīvo laiku pēc sirds patikas. Tāpēc gribu aicināt. Ja jums ir kaut mazākā interese, rakstiet. Zem video ir visi mani kontakti. Rakstiet, vaicājiet, es centīšos jums atbildēt. Visu labu! Lai veic!